par Mhm. vīriešu spēju atsevišķās kultūrās arī mūsdienās panest vairākas sievietes. Kādas ir Jā. tev sajūtas šajā sfērā un ko tavs pārdomas? Jā, tas ir dabisks process, dabā tie procesi tā arī notiek, bet te ir jāņem vērā to, kāda ir mūsdienu sabiedrība, ja, kā ir audzināti vīrieši un sievietes šodien. Sāksim ar vīriešiem, ja, tad vīrieši šodien, kā es teicu, nav audzināti tajā virzienā, lai tiektos uz mega tāliem mērķiem un idejām. Līdz ar to, ja viņš izvēlēsies sievieti, viņam tas būs baudas gūšanai, nevis kā atbalsts, lai sasniegtu tos cēlos tālos mērķus, kas viņam dzīvē ir vajadzīgi. Ja? Nu, nevis viņam, bet ko viņš redz, ko viņš dara sabiedrības labā. Lūk, ja vīrietim ir šie te dziļie kaut kādi procesi un viss pārējais, ja, tad viņš arī ir spējīgs parūpēties par vairākām sievietēm vienlaicīgi. Viņam tas nesagādā nekādu problēmu. Tālāk ir jautājums, vai sievietes ir gatavas šādām attiecībām. Sievietes, kuras ir ļoti, kā es teiktu, egocentriski audzinātas, protams, ka viņi ja tur, kā teica, viena pat nevarēja paciest, kad tur māte, ja kaut kam tur blakus bija, ja, vai vēl kaut kas tur tāds, nu, nevis paciest, bet, nu, problēmu radīja, ja. Tad iedomājies, kā dzīvot divām sievietēm, divām sievām ar vienu vīru, ja. Un tad ir skaidrs, ka mums līdz tam vēl ir ļoti tāls ceļš ejams, jo tur jāsaprot, ja, ka tur ir tie energomagnētiskie procesi, ja mēs no fizikas viedokļa skatāmies, ja, kas ir sieviete un kas ir vīrietis. Ja, ja vīrietis ir kaut kāds, nu, teiksim, tāds stienis pa vidu, ja, ap kuru ir nepieciešams, teiksim, kas dod kaut kādu enerģijas impulsu vektorā uz kaut kurieni dodoties, ja, nu, caur viņu tur plūst elektrības strāva kaut kāda vai plūsma, ja, kaut kāda. Tad tas moments, kad caur viņu plūst enerģija, tas piesaista sievietes un rada magnētismu. Ja? Tās sievietes rada to magnētismu ap to vīrieti. Ja vīrietis ir enerģija, tad sieviete ir magnētisms. Nu, tāpēc Ja, tev kas bija jautājums iegā. par to iemīlēšanos. Tad tas bija, nu, sarunas sākumā, Nu, ko es tev jā, uzdevu. jā, es saprotu. Nu, bija, jā, tur visādas tādas tēmas kādreiz, bet, nu, tas nav aktuāli šobrīd, ja. Es, teiksim, tā, es skatos, teiksim tā, jo tālāk iet pa dzīvi, jo tu vairāk saproti, ka ir daudz svarīgākas lietas par attiecībām dzīvē. Attiecības ir ļoti svarīgas un neatņemama dzīves sastāvdaļa, bet tiekties tikai un vienīgi uz attiecībām un attiecību esamību kā tādu, nu, vīrietim tas ir tā, degradējoši, es teiktu, pat kaut kādā mērā. Sievietei ir degradējoši iet prom no šīm attiecībām. Nu, tādā ziņā, ka netiekties uz attiecību esamību. Ja, tā kā tur ir divi tādi procesi, un te arī parādās, ja vīrietis dodas kaut kur prom, a sieviete ir ieinteresēta tā kā paturēt to vīrieti, ja, tad kas viņai jāpieķerās pie tā vīrieša, un tā vīrietis dodas prom, un sieviete tādā veidā tiek ar viņu kopā tur, kur viņš dodas. Sanāk. Tā vienkārši tā lai izstāstu to procesu, ja. Lūk, un, jā, nu, par tām poligāmām vai monogāmām attiecībām, tad runājot, jā, ja pieņemsim, ir spēcīgs enerģijas lauks, tad ir nepieciešams vairāk to magnētiņu apkārt, ja, lai radītu to magnētisko lauku, kas nosac to visu, kas spēj absorbēt to enerģiju, ja, kas nāk ārā no cita. Un tad jau vairāk šo te magnētiņu apkārt, jo ko dara magnētiņš, viņš pievelk no ārpasaules vēl visādas lietas klātiesies. Tad līdz ar to, nu, teiksim, tas kopējā struktūra, ko saukt varētu par ģimeni, ja, viņi paliek aizvien bagātāk. Un tad parādās tas nākamais moments. Agrākos laikos sievietes saprat, ja vienam vīrietim ir vairāk sievietes, tad ieguvējas būs viņas visas, vairāk viņas iegūs. Nu, ja vīrietis ir adekvāti, tur, nu, nezinu, kaut kāds tur karalis vai vēl kaut kas, ja, kurš tiešām bija tur spējīgs, tur, nezinu, tur kaut kādas beigās mega idejas bīdīt, pa visu pasauli iekarot vai vēl Nu, kaut ko. Ja. sāksim ar katrai savu istabu, vai ne? Nu, tā. Nu, katrai savu istabu, jā, vai vēl kaut ko tur, jā. Nu, kā minimums nodrošināt materiāli, jā. Bet otra lieta, ka viņam ir jābūt spējīgam nodrošināt to momentu, ka viņas visas ir gandarītas atrodoties ar viņu attiecībās. Un ka viņas jūt piepildījumu no viņa, no tā vīrieša, kas ir ar viņu kopā.
Ja, nu kā viņas var just piepildījumu, pats primitīvākais, tas ir bērnu radīšana. Ja? Tad viņām ir ar ko nodarboties. Jo, ja kamēr tādām sievietēm, tāpēc jau bija tie harēmi, un tur tas vīrietis tur taisīja vienai, otrai, trešai tos bērnus. Ja viņām nebūtu bērni, tad viņām sāktos agri vai vēl konflikts savā starpā. Bet par cik viņām visām bija bērni, un viņas rūpējās kopīgi par tiem visiem bērniem, ja, kā viena ģimene, nu tad tur tie konflikti arī neradās vairāk. Tāpēc, viņām bija sava darbības sfēra, ja, un vīrietim bija sava darbības sfēra. Un nav tā, ka tur viņš gāja katru, nezinu, nakti pie viņām tur izklaidēties, ja, pie vienas, pie otras, pie trešās. Jo tam vīrietim tie bērni bija vairāk vajadzīgi arī kā tās idejas turpinātāji pārsvarā gadījumos. Nu, ja mēs tur runājam par kaut kādiem karaļiem, dišciltīgiem un tā tālāk. Ja, un tas bija tas, nevis tur viņam vajadzēja tur garlaicīgi bija ar vienu sievieti vai ar divām, ja, viņš gribēja 10, ja, vai viņam tas ir tādam vīrietim praktiski vispār, tā kā es teicu, nav svarīga vairāk tā attiecība būšana pēc būtības. Viņam ir svarīgi tas, uz ko viņš dodās. Attiecība būšana paliek svarīga sievietēm. Sievietes drūpējās par to vīrieti, lai būtu labas attiecības ar to vīrieti viņam. Tad, Šī vispār ir prātam nepaceļama tēma, vai ne? Tas ir tāds piekrītu, mazliet filozofiska rakstura eksperiments Jā, es nezinu, cik iedzīgi šobrīd par to runāt, bet, ja tu pacēli to tēmu, tad es izstāstu tos procesus. Es to pacēlu, tāpēc, ka man tas pēdējā laikā ir jautāts, un es domāju, kāpēc tas jautājums vispār ir pacēlies. Tātad, ja runā Eiropas kontekstā, tad mums ir pa vidu tā, pareizā ģimene iedēstījusies tāda, kāda viņi ir. Viens vīrietis, viens sievietes. Tad... Poligāmijai ir vēl otra puse, jā. Daudz sievietes, kā tad tā vīrieši tur var ar daudz sievietēm, sievietes nevar, jā. Te ir jāsaprot, ir divas lietas. Ja vīrietis apziņas procesu pēc ir spējīgs ar vairākām sievietēm veidot attiecības, tad sieviete bioloģisko procesu pēc ir spējīga veidot attiecības ar vairākiem vīriešiem. Ja? Tātad zemapziņa, kas ir sievietes lauciņš, un apziņa, kas ir vīriešu lauciņš. Apziņa tur idejas, mērķi, restruktūrizācijas, viss kaut kas. Sievietē vienkārši taisīt pēcnācējus. Ja? Kādos gadījumos tas bija pieļaujams, ka sieviete oficiāli varēja būt ar vairākiem vīriešiem kopā. Ja? Tas bija pieļaujams tajās situācijās, kad, pieņemsim, viņa iziet ir ģimenē, dzimtā ir vairāki brāļi, ja, tur bijuši. Viņa apprecās ar vienu tur no tiem vīriešiem, ja. Pēkšņi, nezinu, kaut kāds tur karš vai kas, vairāk nav nevienas sievietes, ja, un tad vajag pēcnācēju vienam brālim un pēcnācēju otram brālim. Un, pieņemsim, tādās skandināvu vai vikingu, kā mēs šodien izprotam tradīcijās, tas pat bija kaut kādā mērā pieņemams, kad vienas dzimtas vīrieši varēja veidot attiecības ar vienu sievieti, no citas dzimtas. Ja, tā kā viens brālis, viņam uztaisa bērnu, un tad otrs brālis viņam uztaisa bērnu, tā sieviete. Un viņi it kā dzīvo ar vienu un otru. Protams, tur mēs varam teoretizēt, nezinām, kā tas bija, bet tāda opcija pastāvēja arī.